Ziemeļvalstīs, jā, tā ir sēne, kas ir kalpojusi gan medicīniskos, gan arī ceļojuma ārpus ķermeņa pieredzēm. Un te, kad es viņas esmu savākusi, es vienmēr pasaku paldies. Pati mušmere man bija pazīstama jau bērnībā, jo mana vecā mamma nodarbojās arī vāca augus, un viņai zem gultas aplieta spirtā stāvēja gan mušmere, gan čūska. Tās bija divas lietas, kas tika turētas mājās kā zāles. Caur pirti gan izmantoju skrubi, gan mušmeru maskas, lieku, ja ir ādas problēmas. Līdz ar to tā nav vienkārši tikai kompresa, bet tā jau ir piepildīšana šīs vietas ar šo auga vērtīgajām vielām.